paldies Prieks Butīņunas, jo es ar viņu iepazinos novembrī, laikam pirmo reizi, un janvārī nodibināju savu kopu, un viņa uzreiz saka, Iveta brauc uz Ziņģi. Es domāju, šī drosmīgi, neko nezinu par mani, bet es jau, protams, uzreiz arī piekritu. Tā kā mēs darbojamies tikai šogad no pusi janvāra, 2,5 mēnešus, un mums nebija nosaukumu, bet mēs šodien pirmo reizi uzstājamies ar savu nosaukumu, un ziniet, kā viņš skan? Vesetnieki. Un ziniet, kāpēc? Es dzīvoju Pļaviņu novadā Vietoles pagastā, kur tek upe Veseta, bet darbojos Kalsnavas pagastā, kur arī tek upe Veseta. Un tāpēc mēs dzīvojam Vesetas krastos, nu, ja ir skaldinieki, kāpēc nevar būt vesetnieki? Un mēs šodien pirmoreiz Un vēl viņi būs pirmie, kas šodien dziedās vienu no tumšajām eglītēm. Šodien būs 3 dažādas tumšās eglītes, gandrīz te saplēsās daži, jo gribēja tieši dziedāt to, ko dziedās Ivetas kolektīvs, bet šī tumšā eglīte tiešām nāk no Ivetas puses, no Kalsnavas puses, no Madonas, un tāpēc baudām to ierasto eglīti, kas visiem zināms, un pēc tam būs citas. Mēs dziedāsim vienkārši par pavasari. Pirmā ir brāļu Laivinieku Ziņģe, un otrā tiešām tā tumšā eglīte, ko jūs visi ziniet, tāpēc dziediet un atbalsiet mūs visi līdzi. Bet, Ingur, mēs gan gribam, lai tev radošajā mājā vai tavā mājā būtu kaut kas paliekošs un dāvinam no mūsu sēkas un stādiem saulseržus. Lai visiem mums saulīte spīd, bet viņi ēdā. Sirds
tumša, tumša, tā eglīte, kur saulīte naktī guļai.